tiešām paldies par universālu schēmu. Ir vērts par viņu pameditēt, un ne tikai pameditēt, bet atgriezties un atgriezties. Taču sajūt arī šie upuri. Nav tā, ka pasaule ļoti par viņiem rūpējās un uzmanību pievērš. Jā, ja tas ir izdevīgi, tad varbūt kādā brīdī, bet lielākai daļai ir tik daudz upuri, tik daudz lieka cilvēku. Viņi izjūt kā to smagumu. Patiesībā viņi vēl zemāk ieliek šajā upuru ādā, smagāk. Viņi ir cilvēki vienaldzīgi negrist. Tur ir šitas interesantais, ja, ka upuris patiešām var piedzīvot, cik tad cilvēki mīlestīgi liela. Un to es redzu arī no savas pozīcijas, ka patiešām es redzu, cik man mīlestība sēta attiecībā pret upuriem. Paldies. Es domāju, jūsu komentārs ir īsti vietā. Es domāju, ka neapšaubām, jo vairāk mēs pieņemam šo upuru lomu un pozīciju, jo vairāk mēs piedzīvojam, ka tur ir tā problēma, ka neviens jau mūs nevar adekvāti mīlēt. Es saprotu, tas jau ir atkal, kāpēc es tur pieminēju to stāstu par māti un bērnu. Ideālā gadījumā tā agrīnā bērnība, tādam psiholoģijas to māti, ir nodibinājusi tik spēcīgi šīs saites. Tā māte tiešām bijusi tik labs glābējs, ka tas cilvēks ir sapratis, ka viņš ir vērtīgs. Un līdz ar to, tad, kad viņš aug, viņš saprot, ka viņam ir vērtība kaut kā pašam par sevi. Ja gribat Dievu dot, ar to vien, ka es esmu piedzimis, ar to vien, ka es vispār esmu. Bet, ja tas tā nav, tad viņš visu laiku mēģina to mīlestību sakasīt. Un viņš mēģina to savu vērtību dabūt caur to, ka viņš pierādīs citiem, ka viņš ir jāmīl. Bet es jums atklāšu vienu šaušalīgu noslēpumu. Briesmīgi noslēpumu. Ja jūs gribēsiet, lai jūs mīlu pieauguši cilvēki, ja jūs gribēsiet, lai jūs mīlu, kas notiks? Es tik ļoti gribu, lai mani mīlu. Ka jūs saprotat, tiem apkārtējiem ir jābūt pārcilvēkiem, lai viņi to neizmantotu savās interesēs. Jūs saprotat to? Ka tev ir viens, kurš saka, es darīšu visu. Tikai, tev ir jābūt lielam cilvēkam. Un tāpēc paradoxālā kārtā, jo vairāk tu gribi, lai tev mīl pieaugs cilvēks, jo vairāk tu gribi dabūt to. Jo patiesībā tev ir vairāk izmantot. Jo vairāk tev uzkāp virsū. Labu formulu no savas dzīves pieredzes iesaku, tā izjūta palīdz arī attiecībā šo schēmu turēties. Es pateicīgs par katru labu pienesumu no šīs pasaules, gan no cilvēkiem, gan no dabas skaistumu, gan no dzīvniekiem. Bet negaidi un paļaujies uz Dievu, uz cilvēkiem līdz galam nevar paļauties. Tā ir tāda kā krievu formula. Доверяй, но проверяй. Tas ir dod cilvēkam iespēja būt arī sajūta, ka var uz viņu paļauties, bet patiesībā līdz galam paļaujoties uz Dievu un negaidiet cilvēkiem. Dāvājiet paši un esat pateicīgi, ja kaut ko jauku gūstiet no pasaules un tiesības. Paldies. Jā, tur kaut kādi jautājumi regalā varbūt mēģināt aizvest mikrofonu. Man šis trīksturs jau ilgu laiku atpakaļ. Man ir tāda vīzija, ka tad, kad cilvēks jutās upuris lēmāk, viņš pagriež Dievu muguru. Un tā lūkšana, viņa kaut kā aiziet kaut kur, nezinu kur. Un īstenībā mēs pat nevaram notiest, ka mēs esam šī pozīcijā. Nevienā no šī pozīcijā. Es saprotu to, ka mums ir jāpavērās pret Dievu ar sevi. Jā. Un tad jāpalīdz Dievs, tā Dievs mums palīdz atbrīvoties no kādas no šīm lomām. Jā. Un ātrāk tas nenotiks. Paldies par šo komentāru. Es domāju, ārkārtīgi dziļš un ļoti labs ieskats. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs ļoti bieži nesaprotam vienu lietu.
ka vēršoties pie Dieva kā pie glābēja tajā lētajā nozīmē. Proti, ka viņš tagad mūsu vietā izdarīs lietas. Manā vietā sakārtos manas attiecības ar manu sievu vai māti vai bērnu. Piemēram. Vēršoties šādi pie Dieva, mēs viņam lūdzam netiešā veidā. Palīdzi man turpināt būt upurim. Jo jūs saprotat, ja Dievs vienkārši nokompensēs mūsu neizdarības, tad faktiski mēs esam viņam lūguši Dievs, ka es varētu nemainīties. Ka es varētu būt tāds pats. Un es jums izstāstīšu šajā sakarā vienu stāstu, ko es lasīju vienā grāmatā. Stāsts ir apmēram tāds, ka ir kāda sieviete, kurai diezgan sarežģīta dzīve. Proti, kādā nozīmē. Viņai ir viņas mīļotais vīrietis, ar ko viņa nav precējusies, vienkārši dzīvo kopā, ir aktieris. Bet šim aktierim nav darba, neviens viņam nedod lomas, viņš nav īsti pazīstams. Un viņš jau ilgu laiku dzīvo viņai uz kakla. Un, teiksim, darbu viņš nevar atrast, jo